mēs nododam. Taisnu? Tā jūs mums nosaukat. Tā vēl Godājāt. Neesat jūs arī? Lūdzu. Vai neesat jūs valsts televīzija? Mēs esam sabiedrība. Tas ir vecs stāsts, es domāju, ka jums ir zināms. Jā, nu jā. Un ar valsti nav nekāda sakara? Valsti man tagad tiešām ir tā, mēs kādiem visi. Es arī. Lieliski zināt. Jā, nu, tad mēs to arī gribam mums nospēlēt. Pirmkārt, jums šodien bija ārkārt ceļu, jūs varētu par šo pastāstīt, kāpēc tik pēkšņi tā kā no rīta nebija zināms, tad ir nu, šis jautājums pacelts par pieminekli, par skulptūru, par šo neatkarības laukumu, kuru jūs prezentēsiet pēc dažām dienām. Jā, par kādu pieminekli jūs interesēties? Jūs droši vien domājat nu, tā kā pašu to objektu. Tas jau ir diezgan liels. Jūs varbūt varētu pastāstīt, kāpēc jūs šodien ārkārtas sēdi rīkojat? Es gribētu, lai jūs konkretizētu, par kādu pieminekli jūs runājat. Kam pieminekli? Nu, jūs droši vien pats labāk zināt, kam tas ir piemineklis neatkarības visus gājumus, tas, ko jūs prezentējat. Bet es nesaprotu uzdotā jautājumu. Tur ir vairāki, kā lai saka, mākslas objekti, par kuru jūs par kuru jūs šodien lēmāt? Mēs par Lāčplēžiem lēmām. Arī par Stūkloku mēs lēmām. Bet par ko jūs tieši interesējat? Es par to arī interesējos. Par to visu, kas ir pirmais punkts šīs dienas kārtības. Vai jūs varat pateikt, par ko šodien lēmāt? Bet jūs tikai redzējāt, ka lēmu par... Nu, kāpēc tieši dažas dienas pirms objektu atklāšanas jūs tagad lemat par šo jautājumu? Tāpēc, kad konsultatīvā padome mums bija atteikusi saskaņojumu, no sākuma bija iebildumi pret vairodzību, Latvijas vairodzību, sakarmot ar uzrakstu Latviju. Droši vien ne vienīgi pašu par sevi, bet par to, ka tas bija uz formas tā. Blakus arī, Pēc tam, kad vienkārši tad nebija vairs iebildumi. Nebija iebildumi. Tāpēc viņš tur nebūs tādā veidā. Es tieši šodien biju Saeimas apakškomisijas sēdē, kur jūsu partijas biedri par šo runāja, un tur Klauzošības dienas teica, ka par to, ja tur atsevišķi bez karodiņš viņiem iebildumu nav. Mums cita pieredze. Bet, un pēc tam runāja par to, kad iebilst pret Janumu, Daugavas Valmieru dibinātāju. Janums izglābis ir 800 latviešu vīrus no drošas nāves, kuri, kamēr viņa dzīve bija pateicīgi viņam līdz mūža galam. Janums rūpējās par latviešu leģionāriem, kas bija invalīdi pēc kara. Viņš izveidoja Daugavas Valmierus un darbojās, lai mēģinātu atjaunot neatkarību valstu Latvijas. Un ir bijis arī brīvības cīnītājs. Bangersks tieši tāpatās. Padomju režīms Bangerska noslipoja. Viņš bija pietiekoši spēcīga persona. Viņš ir mūsu novadnieks. Un Sarmīte Everett, kas kolaboracionējis ir ar padomju karu, viņas no šī te iestāde, kur viņi uzrauga, vai kā viņi to nosaukt, saka, ka viņi ir kolaboracionisti. Kolaboracionējuši par nacisko režīmu. Vai nav laiks mums Latvijā izdot likumu, kas tad ir kolaboracionists? Kam tu vajadzēja šo domu sevi? Vai mēs varētu tālāk virzīties uz priekšu? Mēs 9 mēnešus ar Rīgas birokrātiem centāmies saskaņot šo projektu. Tāpēc, laikam, arī Rīgā nekas netiek uzbūvēts no pieminekļiem. Toreiz
Nu, tas bija jautājums, jā, par to, kāpēc jums likās, ka šīs te konstruktīvās, pat tiešām ir konstruktīvas ieteikums raksturs, jā, tas ir rekomendācijas raksturs tam ir, bet kāpēc jūs neieklausījāties tajā viedoklī, ko viņa pauda? Kāpēc? Nu, viņa tomēr iebilda. Kāpēc? Nu, es likojos, man likums ir devis līdzekļus, kā rīkoties. Šī gadījumā viņi tikai konsultēja komisiju. Man likās, kad nosaukt un ielikt kaut kādā rāmītī, nu, varbūt tās jūs de facto gribat visus ielikt rāmītī un pielikt viņiem kaut kādas šiltītes, kas viņi tādi ir. Nu, bet man ir cieņa pret tiem cilvēkiem un to, ko viņi darījuši, tie mūsu brīvības cīnītāji. Un nosaukt viņus par korupcionistiem. Jūs varat bišķiņ to ideju pastāstīt, jo es tiešām nezinu, kādi ir tie personāži, kas būs pēc kultūra. Tad sagatavojieties intervijai. Droši vien jūs varētu sniegt arī vairāk informācijas publiski. Mēs to darīsim septembrī. Jo pagaidām vēl nav bijis, tāpēc arī uzdod šo jautājumu. Jūs esat ievākus informāciju, jūs to ziniet. Ja jūs neatceraties, nu tad ko es varu to stāstīt? Mēs ar tiem, ar kuriem es uzskatu, ar kuriem man bija jāsaskana, mēs visu saskaņojam dabriem. Mēs ar Kara muzeju, ar drošības dienestu, ar aizsardzības ministriju, tā kā mēs, nu, tie, kas grib iejaukties, nu, dizainā vai grib iejaukties, kā tas izskatās, nu, mēs uzskatu, ka nav pareizi saturā iejaukties. Šoreiz saturā notieksim mēs. Es tiešām gribēju precizēt, jo bez Vangerska un Jānumpai, kas jau tiešām plaši izskanējas, nezinu, kādu pārējiem. Jūs varat pastāstīt? Nu, viņi ir izskanējuši, tāpat tās. Vai tie ir izskanējuši, jūs tak ziniet. Nē, diemžēl nē. Kā es mums varu palīdzēt? Nosaukums. Bet viņi arī lēma projektā rakstīt. Jūs iepazināties ar lēma projektu? Nē, tur man bija minēt visi personāži. Kāpēc tieši tie, nu? Kāpēc pumpurs? Kāpēc visi tie personāži, kāpēc tieši tie ir izvēlēti, jā? Tāpēc 90% no tiem ir mūsēji. Pārējie? Pārējie ir mūsu vēstures bužas svarīgi personāži, kuri nav Latvijas valstī, nu, pienācīgi godināti. Kas tie? Jānums. Tas kā nav mūsu vietas tomēr. Kurš jūsējais? Mūsējais. Jūs teicāt, 90% ir mūsējie. Jā, Jānums ir, nu, mums ir no mūsu novada daudzi bijuši Jānum komandā un bijuši parlāti. Jānums ir parlāti. Un šī gadījumā, nu, godinot tā kā viņus vai tie, kas ir bijuši Jānum komandā un neatzīmējot Jānumu, tas būtu bijis nepareizi. Tāpat kā mums ir Druviņš, kas ir kuģlietas apglabāts suntažos, un ir grūti nepieminēt Rubeni, no kuru viņš pārņem šo te materiālu kopiešu cīņās, tad, kad Rubens gāja bojā un bija ievainots. Tā kā, nu, nākamā procesa ir tā mājā iepazīties. Kas ir autors šai idejai? Tas ir kopumā, tas ir ļoti liels komplekss, kas ir saistīts ar neatkarības ideju kā tādu. Un saistīts ar muzeju ekspozīciju, brīvības ceļš, kur mēs izējam cauri visiem šiem te notikumiem, kur latviešu tauta ir pretojusies okupācijas varai. Un mēs cenšamies atzīmēt tos cilvēkus, kas ir bijuši no mūsu novada, un arī ne tikai no mūsu novada, kas ir pretojušies okupācijas varai. Esmu daudz bijis Ukrainā, esmu redzējis to, kas tur notiek, un mēs jau varam iegādāties ļoti spēcīgs ieročus, bet
ja šos ieročus negribēs turēt rokās mūsu vīrieši, tad tas nebūs nekam vērts. Un de facto būtu jātaisa raidījums par to, kas ir mūsu vienojoši šī pretestība okupācijas varai kā tāda. Karš klavē pie mūsu durvīm, mēs to gribam vai negribam. Ukraiņi vienīgais attālina. Un tāpēc ir šī brīvības ceļa ekspozīcija, kas parāda, kā mēs pretojamies okupācijas varai. Un šis ansamblis, kas tur ir, par tiem cilvēkiem, tie ir tie, kas īsteno šo pretošanos. Un tie arī ir parādīti šajā ansamblī. Tas ir kopā saistīts, viņi nav atrāvieni viens no otra. Bet tas autors, jūs personīgi arī iesaistījāties? Es arī iesaistījos, bet es, kā jūs uzmanīgi klausījāties sēdi, tad mums bija kultūras komisija. Un kultūras komisijā mēs ar kultūras cilvēkiem apspriedām to, kas tur būtu jābūt parādīt. Tur ir daudz mūsu kultūras ļaunuši. Saks, pumpurs, puļītis, kūds, kažocis. Tie visi mūsu kultūras ļaunuši. Un veidojās kultūra. Un tad arī bija cilvēki, kas vēlējās šo mūsu kultūru aizstāvēt. Ar ieročiem rokās. Un galvenais dižanākos mērķis ir tā mēs parādīt arī kompleksu. Un šis komplekss ir tikai neliela sastāvdaļa no muzeja, kas tālāk turpināšu par ko stāst. Šaubām tas ir tomēr liels finansiāls ieguldījums, tāpēc es gribēju uzzināt, kādas tad ir tās izmaksas. Kam? Neatkarības laukumu, skulptūru šeit kopumam. Skulptūru kopums tas pāris 100 000. Cik? Pāris 100 000. Pāris 100? Jā. Kas tad tie ir 8,8 miljoni, kas izskanēja šodien sēdē? Tur ir bērnu laukums. Bērnu laukums? Jā. Šeit pat? Ja? Kur? Te ne. Šeit ir rokas sēde. Neatkarības laukumā. Jā. Tur arī bērnu laukums? Būs bērnu laukums. Būs stāvvieta. Automašīnā. Būs rožu laukums. Būs neatkarības laukums. Būs ēka. Muzeja ēka. Un būs ekspozīcija. Tad izmaksas ir par ko? Un Par kādas? visu. Par visu. Par šo visu jūs minēto ir 8,8 miljoni? Jā, kaut kādā būt tā. Piemēram, poļi, viņi citīgi sadāk pie saviem muzejiem un savas kultūras nešanas tautā. To, ko nedaram mēs. Mēs cenšamies visus, kas kaut ko cenšas darīt, apkarot. Kopā ar sabiedrisko televīziju. Tas jums labi padomās. Visu, ko nevajag, mēs neapkarojam. Visu, ko nē, tikai tos, kas nav valdības plosmā. Tiem, kam ir savu plosmu. Un poļi, piemēram, Daņskā izveidojuši par Otro pasaules karu. Viņi izveidojuši muzeja ēku, kas maksāja 100 miljonus. Apmēram 100 miljonus. Ekspozīcija izmaksāja 10 miljonus. Mums ekspozīcija izmaksā 400 000. Kas ir atmest ēka varbūt tās remonts. Mēs nopirkām pilnībā būtu graustu, atjaunojām kultūra vēstures pieminekli. Patiesībā tā bija degradēta teritorija.
kur iesakot, kurai ir sirdielas vērtības, varbūt jums līdziniekiem tas nepatīk, jo pašiem nekā tāda nav. Jā, uztaisies tagad. Es saprotu, kad ir brīvas piemineklis, bet tas jau nav šīs paudzes nopaudzes. Un, diemžēl, mēs pa 35 gadiem mēs esam iemācījušies viens otru ēst bez sāls, bet negodināt brīvības cienītājus, negodināt pie tā, veidot viņiem visādi birokrātiskus šķēršļus. Vai nu kas tikai ne Helmans to uztais, vai nu kāds cits. Tādi mēs esam. Un cik izmaksās viss tas prezentācijas pasākums? 4. maijā. Jūs sapratāt no jautājumu droši? Nē, nesapratu. Ne? Cik izmaksās? Kas? Šī laukuma atklāšanas pasākums. Tas nav prezentācijas. Jūs runājat par koncertu? Es runāju par visu. Tajā 4. maijā visi tie pasākumi būs diezgan ilgstoši no rīta līdz vakaram. Bet jā, koncerts varbūt atsevišķi. Vai jūs runājat? Muzeja par muzeja atklāšanu? Par ko jūs runājat? Es runāju par neatkarības laukuma atklāšanu. Nezinu. Neko daudz neņemsies neatkarības laukuma atklāšanu. Ja jūs runājat par koncertu, tas kaut kas cits. Tad es runāju par koncertu. Visu to, kas tajā dienā būs, jo izplanēja summa 200,000. Vai tā ir pareizi? Varbūt. Es netiešu tieši precīzi. Varbūt tas jā. Labi, es gribētu vēl pajautāt. Bet jūs gribētu, piemēram, būs arī Ukraiņu karavīru grāmatas atklāšana, kas bija pabīdis Krievijas armijas klūstā. Tas, protams, ir drausmīgi. Par to nav šaubu. Mēs to nostājam. Es domāju, ka visiem sāp un par to nav stāsts. Ir. Par to ir stāsts. Par to ir stāsts. Jūs, par to ir stāsts. Pat mūsu neatkarība ir ļoti saistīta ar Ukrainu. Ar Ukrainas aizstāvēšanos. Un par to ir stāsts. Un tie, kas to neredz, un saka, ka to nav tas stāsts, viņi ir ļoti to redzīgi. Te mēs varētu aiziet citā gultnē. Nē, bet mums, bet jūs runājat, jūs gribat interesēties, kas būs. Mums 3:30 mums ir grāmatas atklāšana. Mēs grāmatas muzeja atklāšana 4. Ne tagad. 4 mums ir, mēs atklājam muzeju. Muzeju par brīvības cīņā. Mēs paši ēdam savu valsti. Mēs ēdam to, kas kaut ko dara, kas kaut ko liek vietā. Jā. Pārmetam kaut ko. Tādi mēs esam. Ziniet, šajā brīdī es gribētu bišķiņ tiešām pāriet tās varbūt tās pateiktiskās notas uz ekonomisku, uz piezemētāku. Bet jūs varat droši, jūs varat jā, pāriet. Un gribētu pajautāt jums. Bet es gribētu izsākt tālāk. Es gribu pastāstīt. Nē, es gribētu tālāk izsākt. Pēc tam 5:00 mums ir Ukraiņu karavīri, kas pabīdis Krievijas armijas klūstā grāmatu atklāšanu. Tas viss saistīts ar to. Un šeit jūs runājat par finansējumu. Jā, mēs esam finansējuši šādu grāmatu izveidošanu. Viņi būs gan uzrakstīti gan latviešu, gan krievu valodā. Lai to uzzinātu arī krievu publiku. Lai to uzzinātu tie, kas dzīvo šeit. Un bez naudas neko nevar izdarīt. Bez naudas to nevar. Balstījāt grāmatu krievu valodā? Jā. Jūs? Jā. Tāpēc, ka es uzskatu, tas ir pareizi. Jo mums ir mētiecīgi jāstrādā tiem cilvēkiem, lai viņi saprastu, ko dara. Un tādā grāmatā daudz kas parādās. Parādās to, ka viņi ir okupētās teritorijās, viņiem gūst arī tos, kas atbalstīja viņus. Un viņi vienos cietumos stāvēja tāpatās pēc 17 stundām, tāpatās kā Ukraiņu karavīri. Viņus sita tāpatās kā Ukraiņu karavīrus. Neko neatšķīrās tas. Tas vienkārši viņus samēta tāpatās. Tad grāmatā tas viss ir pateikts. Man liekas, tas ir svarīgi. Jā, tas kaut ko maksā. Bet šajā momentā, šajā brīdī, tas ir ļoti svarīgi. Šajā brīdī, kad mums būtu jākoncentrējās
uz valsts aizsardzību un jābūt vienotiem kādās lietās. Nu, būsim godīgi mēnesi pirms vēlēšanām. Visu, ko es daru priekš vēlēšanām. No pirmās dienas. No pirmās dienas. Tāpēc, ka esmu ievēlēts šeit. Tā ir realizācija. Jūs domājat, ka tas viss tapa ļoti lēnām. Mēs noskatījāmies ēku, kur mēs gribam apvirt, kur mēs gribam savest kārtībā. Mums bija šis te laukums bija pilnīgi degradēta teritorija. Mēs vairākus gadus cīnījāmies, lai mēs atpirktu šo ēku. Atpērkot šo ēku, mums viņa jāizremontē, mums jāparedz līdzekļi, mums ir jāveido saturs tādā visā. Jā, tāds kāds termiņš mums ir dots, tāds mums ir dots. Un šī gadījumā tā ir mēnesis pēc vēlēšanām, vai cik pēc vēlēšanām, tam nav starpība. Starpība, ko mēs atstājam aiz sevis. Ja? Vai mēs atstājam sabiedrībā kaut ko vērtīgu, kaut ko noderīgu, vai morāli uz sienas brektas. Citiem jautājumiem. Es gribētu jautāt par to ekonomisko sadaļu. Kā jūs redzat tomēr, cik ļoti veiksmīgi novadam izdevies attīstīties jūsu 4 gadus laikā? Ļoti veiksmīgi. Ļoti. To, ko nerāda Latvijas televīzija. Mums ir viena no labākajām bibliotekām Latvijā. Piekrītiet? Es nedzirdēju vārdiņu, jā? Es domāju, ka labākā tomēr mums ir Rīga. Jūs domājat, bet mēs saņēmām balvu kā labākā biblioteka. Kaut kādā gadā droši vien? Nē, šinī. Ja. Jā, šinī gadā. Par kādu gadu mēs vispār? Un viņa, kad mēs viņu uzbūvējām, viņa arī pasaulē startēja kā viena no labākajām. Viņa ir visvairāk apbalvotā biblioteka Latvijā, kas ir ieguvuši visvairākas balvas. Mēs uzbūvējām ģimnāziju, brīnišķīgu ģimnāziju. Labāko Baltijā. Mums pedagogi rindā stāvēja. Mums nevajadzēja meklēt pedagogus. Un tas 5-6 jauni vīrieši, kas vēlējās būt klases audzētāji. Un tad, kad mūsu audzēkņi nokārtoja eksāmenus, viņu sekmes bija 30% augstāks kā vidēji valstī. Tas nozīmē, ka ne tikai ēka, bet arī saturiski bija brīnišķīgs sniegums. Arī saturu šī skola veidā brīnišķīgi. Uz mūsu skolu pat sāka braukt no Rīgas. Bērni. Mēs uzbūvējām 2 bērndārus šī gadā. Šajos gados. Mēs atvērsim brīnišķīgu kultūras telpu Taurupē. Būs Purvīša tāda muzeja istaba. Mēs, man liekas, ka mums ir ļoti brīnišķīgi veicies. Jā, bet tas ir ļoti jauki, tas neatiecas uz jautājumu. Es runāju par ekonomisko attīstību. Par ekonomisko attīstību? Par ekonomisko attīstību. Ekonomiska attīstība ir tāda, kad mums ir Kulgas novada izvēlējies investors, kurš vēlēts ieguldīt 80 miljonus jaunas rūpnīcas būvniecībā. Un mums ir jāveido pilsēta, kurā grib dzīvot cilvēki. Un ja šajā pilsētā gribēs dzīvot cilvēki, viņi cels daudzstāvu mājas. Viņi būvēs privātu mājas. Tas arī notiek. Mums katru gadu pilsētā tik uzbūvēta kāda jauna daudzstāvu māja. Un cilvēki pērk privātu īpašumus, jo viņi vēlās šeit dzīvot, viņi vēlās būvēties. Tas parāda, ka ir šī ekonomiska kārtība teritorija. Bet dati tomēr rāda ko citu, kā Bet tie dati, kā uz to skatās? Uzņēmis. Jā.
ekonomiski aktīvu uzņēmumu proporcija īpatsvars nav tik augsts kā citos nodos, kā varētu arī būt lielāks IKP uz vienu iedzīvotāju. Un arī tas fakts, ka Ogres novads saņem dotāciju, kaut pārējās pierīgas pašvaldības, gandrīz visas, izņemot vēl vienu, ir tās, kuras iemaksā. Jā, bet jums jāstāsta uz to, ka mums ir 16 pagasti. Un pagastos dzīve viņa ir dārgāka. Mēs esam centušies saglabāt gan pagastu pārvaldes, gan pagastu skolas. Un mēs nevaram skatīties, ja būtu tikai Ogļi kā pilsēta, tas ir cits stāsts. Bet, ja mēs skatāmies kopējos pagastus, tad Ogre ir spējusi veidot savu dzīvi tā, lai būtu arī pagastos dzīvība. Un no pagastiem nepazust cilvēki, lai viņi saņem tādu pašu pakalpojumu. Mēs nekad nebūsim rūpnīcas pilsēta. Mēs dzīvojam tuvu pie Rīgas, bet mēs nodrošinām dzīvi ļoti daudziem cilvēkiem laukos, lai viņiem būtu labs pakalpojums. Laukos šis pakalpojums ir mums dārgāk nekā pilsētā, nekā koncentrēt teritoriju. Kāpēc nav tāds mērķis? Nebija nemaz domas kaut kā attīstīt vairāk šeit tādu biznesa centru, lai arī no tiem pagastiem braukt uz Ogri strādāt? Viņi jau strādā, viņi jau brauc. Bet mēs šeit attīstām, mēs esam uzbūvējuši parku biznesu. Mēs esam piesaistījuši gan Eiropas naudas, ja. Tagad uzņēmējs grib 18 miljonus iesaistīt. Tā kā mūsu lūkas ir veidot vidi, kur cilvēki dzīvot. Un ja viņš šeit gribēs dzīvot, tad arī šeit attīstīsies. Ar uzņēmējdarbību jānodarbojas uzņēmējiem, nevis pašvaldībai. Tieši tā, pašvaldībai ir jārada tā pievilcīgā vide. Tā ir, un to mēs arī radām ar neatkarības laukumu. Un iedzīvotājiem ir, tā kā arī domāju, ir vērts arī radīt tikai vietu, ko dzīvot, bet darba vietas. Tas nav jārada pašvaldībai. Tas ir jārada uzņēmējiem. Mēs atgriežamies pie tās pievilcīgās vietas. Jā, bet ja būs pievilcīga vide, būs cilvēki, tad arī būs uzņēmēji, kas gribēs attīstīties un gribēs šeit veidot šo uzņēmējdarbību. Es vēl gribētu pieskarties sadaļai, mēs redzējām publiski ir ļoti daudzi tādi pārmetumi no tiesību sarga puses, arī negatīvi atzinumi par dažādiem jautājumiem, par to, ka tika liekts mūziķim uzstāties, jo viņš bija publicējis kaut kādu pašvaldībai neglaimojošu viedokli, vai atteikums rīkot sapulci. Un es gribētu pajautāt, kā jūs šo vērtējat, jo arī tiesības saka, ka pašvaldība īsti pat neatbild uz tās jautājumiem, uz tā jautājumu. Tāpēc, kad tiesības sargs patiesībā nenozē no apstākļus. Par sapulces rīkošanu iebilda valsts policija, nevis Ogres pašvaldība. Jā, bet lēma tomēr pašvaldība. Atļaujiet. Mēs ņēmām valsts policijas iebildumus, tāpēc, kad lēmjam kopā ar valsts policiju un pašvaldības policiju šādus jautājumus. Tie, kas vēlējāt rīkot piketu, viņi gribēja rīkot viņiem maskās un aizklāt sejas. Likums par piketiem norāda to, ka tā nedrīkst darīt. Ja tiesības sargs, viņš neanalizē to. Viņš ir analizējis, un jūs redzējāt to atbildi, un tur bija arī atsauc uz satversmi. Nekliediet, lūdzu. Nē, es nekliedzu. Jā, bet es gribētu... Es pats atbalstu. Jā, nepacēju galvas, jā. Mēs mierīgi sarunājamies. Jā, ļoti. Jūs neesat agresīvi. Nē. Es arī ne. Pareizi. Tāpēc es gribēju teikt, ka viņi to neanalizē. Un tāpēc, ka likums ļoti skaidri un gaiši nosaka, to mums noteica valsts policija, kad šādu piketu nedrīkst rīkot, kur cilvēki nāk maskās un aizklātām sejām. To arī nosaka likums, un šī gadījumā mēs cenšamies vadīties pēc likuma. Mēs, varbūt mēs esam neērti, nepatīkami kādam.
mums ir savas domas. Tieši otrādi. Varbūt jums kāds ir nepatīkams. Nē, Jūs es sapratu, vai garantētajām tiesībām pulcēties? Maskās? Nu, var taču palūgt viņiem nomiņu maskas, var taču likt prezentēt sarakstu. Bija vai dažādi varianti tiesības sargās atzinumā minēt? Nu, beidziet, ja mums valsts policija saka, ka nevar pulcēties maskās, savās vienreģu maskās pulcēties Rīgas centrā, jūs nākat pie mums, ejiet un staigājiet. Bet pēc būtības tiesības sarga pārmetumiem? Tiesības sarga pārmetumi viņi analizē tikai no vienpusēji. Viņiem ir, ja tu esi domas priekšādātājs, tu jau esi vainīgs pašā sākumā. Jā. Man ir viena tāda darbiniece, kas nepārtraukti par mani kaut ko raksta un izsaka kaut kāds komentārs. Es vienreiz savā mūžā biju viņu atbildējis. Viņi, protams, ka uzrakstījis tiesības uzrakstīt, kā es tā vispār varēju. Jo mums ir jāskatās vienmēr visi tie cēloņi, visas iesaistītās puses. Un šī gadījumā, ja tiesības uzskata, ka, ja man ir amats un es esmu vainīgs pašā sākumā, tur nav vairs ne strīdēties, ne diskutēt. Un kāpēc ir mūziķi koncertot savu? Es nezinu, ko. Es saprotu, mums ir ļoti liela pašvaldība. Un, ja kāda atteikts vai vēl kaut kas, tas ir ļoti tāds, es nepieņemu tādas lēmumus, es par to vispār nerunāju. Tas nav man kompetences lēmums. Ja jūs domājat, ka es visus savus darbiniekus nostādu ierindā un dodu viņiem uzdevumus, ja, tā tu tīrīsi ielu šeit, no šejienes līdz turienei, tu bērnam mazgāsi dubsi no turienes līdz turienei, tā pareizi mazgāsi, mums nav tā. Bet domas sēdes ir ļoti izteikti jūsu tādā ietekmē, tur gandrīz nav iebildumi. Visi balso tā kā... Kundze ir? Kāpēc jūs sauc viņu par kundzi? Tas nav pieklājīgi saukt par kundzi. Tik bieži tas tika akcentēts, ka es domāju, kāpēc jūs tā darāt? Bet vai kundze, tā nav pieklājības forma? Ir, protams. Ir, protams. Un tā ir pieklājības forma. Kungs, arī pieklājības forma. Es nevaros, ja jūs man saukt par kungu. Jā. Nu labi, bet vienai kundzei, kā jūs sakāt, ir iebildumi, bet pārējiem te nav. Tas ir slikti? Liela vienprātība. Nē, es tikai domāju, kā jums tas izdevies runāt. Kā tas ir laba darba rezultāts. Strādāt saskaņotā kolektīvā, tā ir veiksme. Jūs gribētu strādāt kolektīvā, kur visu laiku strīdās, tur kā tirgus laukumā, jūs viens uz otru bļaujiet, lamājaties, kā mēs labi pastrādājam. Nav tā. Jūs gribat izdarīt kaut ko vērienīgu, gribat izdarīt kādu labu darbu, tad jums ir jābūt visiem, kā lai saka, viensprāts. Demokrātija nozīmē arī dažreiz dažādas viedokļus. Jā, bet viņu viedokļi, mums ir dažādi viedokļi, mēs izskatām katrs savu viedokli, bet mēs izdarām lielas lietas. Tas, ko jūs nesat pieraduši Rīgā. Bet jūs kaut kā esat tāda demokrātijas piekritējs? Ļoti liels demokrātijas piekritējs. Kā būtu ar ētikas kodu pieņemšanu deputātiem? Tas ir pieņemts vai nav? Vai plānojas? Tas ir, katrs cilvēks atbild pats par to. Jā, bet domāju, būs tāds deputāta ētikas kodeks? Man liekas, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un ja deputātiem būs vēlme un viņi nobalsos par tādu, viņi varēs pieņemt tādu. Bet jūs pats kā domājat? Es domāju, ja vairākumam tas būs vajadzīgs, es pielāgošos vairāk. Bet jums tas ir vajadzīgs? Man liekas, katram mums ir savs kaut kāds ētikas kodeks iekšēji, neārējs. Tas arī ir viens no secinājumiem. Tiesības sargam, ja man atļausiet, tas arī. Es neatļaušu. Jūs taču esat nokāpšanas piekritējs. Es gribētu, ka jūs Tad jūs liekuļojāt, ja? Kādā ziņā?
Kad jūs prasāt, vai jūs man atļausiet, tad neko nemaina. Es jums saku, piemēram, es te neatļaušu, tas neko nemaina. Nē, bet kāpēc te to jautāt? Tā ir pieklājības forma. Ārēji. Man svarīgi, ka mēs esam iekšēji pieklājīgi, ne tikai ārēji. Ogres novada pašvaldībai tiesības sargi ir izdevis tādu rekomendāciju, apstiprināja pašvaldības deputātu ētikas kodeksu un stiprināt iekšējo konfliktu risināšanas kapacitāti nepieciešamības gadījumā piesaistot speciālistus dialogu veicināšanai un starpniecībai komunikācijā starp personām, kas pašas vairs nav spējīgas vai gribošas cilvēciski sarunāties. Kā jūs to komentējat? Bet, lai viņi paši to komentēs, tad es ir, ko ir uzrakstīšu. Jūs redzējāt, mums domas sēdē, vai mēs nevaram sarunāt, mēs sarunājamies savstarpēji ļoti mierīgi. Ar jums arī tagad mierīgi sarunājās. Jā, mierīgi sarunāties vēl nenozīmē, jūs te deputātu nosaucāt par caurbijušu birokrātu vai kaut kā tā? Tas ir ētiski? Man liekas, ka es neatceros tieši kā es nosaucu, bet nevis caurbijušu, bet par birokrātu, kad visu laiku nekot birokrātus, ko šķērst. Nevis pieņemt lēmumu, bet rīkoties, bet kaut ko atlikt, kaut ko pārdomāt, kaut ko neskatīt. Tā mums panī padomē 9 mēnešus neskatīt. Mēs nevarējām paskatīt šo jautājumu. Kā jums liekas, tas ir ētiski 9 mēnešus skaņot projektu un neskatīt? Es domāju, tāpēc pastāv ētikas kodeks, par ko var vienoties. Jā. Es te vēl gribēju pajautāt, es redzēju, ka ir daudz arī minēts, ka jums pašam ir parāds jau no 2009. Gada, kad stājāties amatā kā deputāts $350,000, vai es varu pajautāt, kāpēc tik ilgi gadi pagājuši un tas jums vēl aizvien paliek? Redzēt, tā ir. Mēs neko nevaram nopelnīt, nevaram dot parādus. Jūs tā kā atdodat parādus? Šajā gadā jums tas ir izdevies? Nē, man atdēļ parādus. Jūs atkal nesadzētu sagatavoties. Man atdēļ parādus. Bet jūs nevarat tā kā noreikināties, ja? Šis ir tas iemesls. Tas nav saistīts ne ar manu domas darbu. Tas ir saistīts ar biznesu. Ja? Un tur arī tas arī paliek. Tā kā šis parāds bija pirms es uzsāku deputātu karjeru. Tas bija saistīts ar ko? Tas nav saistīts ar manu domas darbu. Bet gan ar biznesu. Un tur neizdodas vairs atrast kaut kādu veidu samaksāt, ja to? Varbūt de facto izsludinās, mēģinās manā vietā norēķināt. De facto mēģinās jūs vietā norēķināt? Varbūt, jā. Jūs nāksiet tādu priekšlikumu? Nē, es nenāku ar tādu priekšlikumu. Nē, es saku, varbūt jūs varat nākt tādu priekšlikumu. Jā. Es vienkārši gribēju noskaidrot. Nē, bet tam nav nesaistīts ar mani jāstāst viss, kas saistīts ar manu tiešiem darba pienākumu. Tas nav saistīts ar manu darba pienākumu. Tā kā tur nevēlaties atklāt, kas tur ir noticis. Nu, tad... Nē, es jums atklāju. Tas ir ar biznesu. Jā, bet detaļas tā kā ne. Un vēl es gribēju pajautāt, redz, kolēģis mūsu filmē. Jā, tā vienmēr mēs tā notiek. Jā, bet kāds ir tas iemesls? Tad, ja jūs kaut ko samalosat, kaut ko jūs nepatiesību kādu parādīsiet, izausiet kaut ko no konteksta, mēs parādīsim pirmāvis. Bet, es to nesaskaņoju. Jā, bet jūs iegājāt telpā, te rakstīts, ka šeit filmē. Nevajag nākt tādās telpās, kur rakstīt filmē. Te filmē tikai tad, kad notiek sēde? Nē, tur nebija tā rakstīts. Ziniet, tā ir baigā viltība no jūsu puses. Nē, nav tā. Jā, bet tas ir tās manas autortiesības, ko jūs šobrīd pārkāpjat. Nē, mēs nepārkāpjam nekādu autortiesības. Un ko jūs izdarījāt ar manas kolēģis interviju? Brīnišķīgi interviju. Cilvēkiem patika. Ko nozīmē cilvēkiem patika? Jūs autorei palūdzāt atļauju?
Bet klausies, jūs nākat mani intervēt, jūs rakstat, redziet, tur ir rakstīts, ka šeit notiek filmēšana. Tādā veidā jūs, es piekrītu, jūs filmēsiet, mājās jums atbild uz jautājumiem. Jūs arī atrodaties tāpā, kur notiek filmēšana. Varbūt arī, kur ir kameras, ir varbūt ieslēgtas, arī viņas varbūt filmē. Tās ir tomēr saka autortiesības, un jūs man neinformējat, ka jūs filmēsiet. Es uzdevu man tiesā. Citi ētiski principi jums nepastāv. Kāda ētiski principi, ja jūs man pārmetat par Ukrainu, par braucieniem uz Ukrainu, jūs pārmetat man par nacionālo karavīru godināšanu. Kādi ētiskie principi ar jums? Par kādu ētiku jūs varat runāt? Jūs pārmetat par tām lietām, kuras patiesībā katram mēram būtu jādara, jā. Katram būtu jācīnās. Mēs bijām pirmie, kas noņēma okupācijas pieminekļus. Mēs pirmie braucām uz fronti, mēs dzirdējām, ka blakus uzsprāgums ekskanter raķi. No. Un tad jūs atklājat pieminekļu kolhoza priekšsēdētājiem vai vadītājiem? Viņi ļoti godina. Jā, bet jūs pats esat tā kā pret visu to, kas ir okupācijas liecības, bet pats... Ja jūs runājat par Kalniņu tēvu, tad Kalniņu tēvu godina lielvārnieši. Un mēs esam ar viņiem tikušies, mēs tikušies un sapulces, kur viņam jābūt un kā. Un viņu godina ļoti daudz cilvēku par to viņu cilvēcību un par to darbu. Par to, kad viņš padomu laikā viņi svinēja Jāņus. Viņš ņēma darbā leģionās, viņš ņēma darbā tos, kas atgriezās no izsūtījuma. Viņš neskatījās uz nomenklatūru, neskatījās uz kaut kādām lietām. Viņš glāba cilvēks no izsūtīšanas. Viņa vārdā nosaukt skolu, neviens nekad nav iebildes par šo skolas nosaukumu. Viņš ir Latvijas 100 personībās ierakstīts. Viņš arī bijis priecīgs, ka padomju var ienākt Latvijā. Mēs, neviens no mums nav kristāli dziļs un kristāli tīs. Mēs, kā Zenta Maurīna teica, kad cilvēkam, kad nav grēka, nav arī varoņdarba. Un mēs nenojauksim to pieminekli, mēs nenojauksim Kalniņu pieminiekli. Un ir daudz mūsu, kā saka, mums vēsturē ir daudz, kas bijis pretrunīgs. Mēs esam gājuši cauri daudziem pretrunīgiem laikiem, bet par vidu visur cilvēks. Kā Ziedonis teica, ir svarīgs, cilvēks nav svarīgs laiks. Un kādi mēs esam šajā laikā. Tā kā atgriežoties pie mana jautājuma, es vēlreiz atgādinu. Šī intervija ir mans autortiesību subjekts, es lūdzu to neizmantot. Jūs ieradāties tāpā, kurā ir rakstīts, ka šeit notiek filmēšana. Brīdī, kad notiek pasākums. Tur nebija tāda uzraksta. Tā kā mēs esam saskaņojuši to ar saviem advokātiem, esam saskaņojuši. Jā. Tā kā... Kāpēc jūs te sēdējāt un nekustējāties no vietas? Nenācāt to pie mums, vai ne? Nē, man patīk. Tad jūs ir tā kā lamatiņas bišķiņi ievilkāt, jā? Nē, man patīk sēdēt dot interviju. Es jūtos brīvāks. Skaidrs, ka nē, mēs varējām apsēsties arī tur. Bet jūs filmējāt šo? Arī visā ēkā, arī uz galvenajām ēkām, uz durvīm ir šādi te uzraksts. Tā kā tas ir tur pa visu ēku, tas nav svarīgi. Man vienkārši ērtāk ir sēdēt un dot interviju nekā stāvēt kājās. Mēs varētu sēdēt arī citur, vai ne? Un ar to, kad manu kolēģi jūs filmējāt, kad viņš vienkārši atradās uz ielas, jūs pat neinformējāt, kāpēc jūs to darījāt, un tad tas parādījās publicistā internetā vietnē, kā jūs to komentējat? Tā ir ētiska rīcība? No jūsu kolēģi puses? No jūsu puses. Es domāju, ka jā. Un kā mēs jūtos, man liekas, mēs esam brīvi cilvēki brīvā valstī, vai ne? Cilvēkam jābūt brīvam. Brīvam un patiesam. Un man liekas, kad mēs gribam kādu ielikt kaut kādās lēmumos, standartos pateikt,
vienoties par to, ka kāds ir slikts, mēģināt to parādīt. Piemēram, jūs de facto, vai ne? Ne, vienmēr de facto mani kaut kā. Es jau vienkārši... Sanāk otrā. Bet es nelieku nekādus aizskatu komentārus. Jūs liekat aizskatu komentārus? Kur tad? Es vienkārši ielikā brīvu interviju un visu bez nekāda aizskatu komentāru. Jūs kaut kas tur pierakstīts pa vidu. Nē. Nav. Paskaties galvenais. Man liekas, ka tas tāds, ka tas ir tādu apusē brīvi. Mums jāciendā mūsu brīvību, ka mēs varam tā uzvesties brīvi. Ka mēs varam justies brīvi. Tas nav īsti brīvi. Tur nav nekāds pieklājums, nekāds robežu ievērošanas. Jūs vienkārši darāt tā, kā jums patīk. Piemēram, tagad es saku, es neredzēju to ierakstu, jūs man nepabrīdinājāt, ka jūs ierakstāt, vai ne? Ja, bet jūs tagad nācāt pa durvīm iekšā domājat. Jā, es nepamanīju, es nepamanīju. Jums nebija pienākums kaut kā vēl pateikt? Bet jūs tagad ziniet, ka tādi ieraksti saistībā ar regulu uz visām pašvaldībām. Ne? Jā, saistībā ar regulu tie var būt, bet tas nenozīmē, ka mana intervija jārāda. Autortiesības. Ir zināms jēdziens? Par ko jūs? Par autortiesībām. Interviju par autortiesībām? Nu, cīnoties, ko jūs varat darīt? Jūs esat brīvā valstī, jums ir tiesisks pamats, ja jūs uzskatiet. Mums ir savs pamats, mums ir viss, mums ir tā telpā, kur notiek filmēšana. Apusē. Ja domājies, kāda uzticības kvota mēs apusē, viens otru filmējam. Tā ir tikai iespējams, ir tikai brīvā valstī, kur dzīvo brīvi cilvēki. Ja būtu režīms, protams, kad nē. Bet jums vai jūsu pašvaldībā ir režīms, būsim godīgi. Nav. Kā nav? Kur mēs šeit balsojam? Visi, kas nebalso tā kā jūs, tad tie uzreiz ir ienaidnieku statusā. Kāpēc jums tā liekas? Kā jūs izvērsāt šodien attieksmi pret deputātu, kur iebilda? Kur bija slikta attieksme? Tas bija ļoti labvēlīga attieksme. Nebija gan, jūs teicāt, ka viņai šeit nav vietas. Birokrātiem šeit nav vietas, jā. Viņa ir deputāti. Birokrāti. Ievēlēta. Tāda pati kā jūs. Jā. Viņi taču jūs neapsaukā kaut kādiem. Kā jūs sakāt, kastītais neieliek? Bet es viņu apsaukāju, es neapsaukāju. Tas nebija. Bet es teicu savas domas, jūs gribat cenzēt manas domas? Tas gan nav iespējams. Bet ko tad ētika nozīmē cenzūra? Jā, pēc jūsuprāt tā ir cenzūra. Mēs, viņa apvainoja mani, es pateicu savas domas, bet nevienā brīdī es viņu neaizskāru. Ar ko viņa jūs ir aizskārus? Es viņu neaizskāru. Nē, viņa jūs. Nē, viņa arī man neaizskāru. Viņa vienkārši, mēs kaut kādīgi nevalglīgi mums tā diskusija veidojās. Jā, es gribēju vēl pajautāt, kas tur notiek ar pašvaldības policiju. Jums tā ir taisnība, ka viņiem ir zemes algas un veci automobīļi. Zemes algas un veci automobīļi? Ko nozīmē veci? Cik ir veci? Man, piemēram, 53 gadi. Esmu vecs. Ko nozīmē veci? Kas ir vecs? Es par pašvaldības policiju jautāju. Jā, bet kas ir vecs? Automobils, cik gadiem sākās vecs? Tad es gribu jūsu vērtējumu, jūs tā man uzsakāt. Es nezinu, man likās, ka automobils pilda savu, kamēr viņš pilda savu funkciju, viņš ir pilda. Mēs nevaram varbūt visiem nopirkt automobiļus no salām. Bet ir daži jau priekšnieki, es tā saprotu, labas tie? Vai tas bija? Nē, viņi ir aizgājuši paši. Viņi paši ir aizgājuši. Jā. Es saprotu, ka ir jāmesl, kāpēc un kādas turpinājuši. Jā, viņi netika galā ar kolektīvu. Kas ir ar kolektīvu? Kas ir notiek? Vai jūs meklējat kādus citus darbiniekus? Mums ir iecelts, kā saka, izpildītājs. Viņš mēģina tagad tikt galā ar to visu. Kolektīvs bija sašķēlts.
bija vērtēšanas notikušas tāds nelikumīgs. Kolektīvs sašķelts, neapmienāts, cilvēki negrib iet uz darbu. Kolektīvs bija atnācis pie maniem. Teica, notiek sliktas lietas, ka viņi nevar pildīt savu darbu pienākumus, jo ir sašķelts kolektīvs. Un es izrunājos ar visiem priekšniekiem, kad viņiem ar to jātiek galā, kolektīvam. Jājūtās labi, komfortabli. Un viņi to netika galā, būs tērlogu. Un tagad viens no viņiem arī kandidēsies nemājos. Jo tam nav nekādas sakars. Viņš kā pirms tam bija plānojis vai pēc tam izdomāja? Es nesakoju citu dzīvi. Jā, bet kā tas būs ar tām zemām algām? Jūtat zemes algas? Cik jums ir? Es skatījos, tur bija pirms kāda laika, jūs meklējāt pašvaldības policijā darbinieku, un tur bija minēts 750. Jā, mēs šodien pacēlām tik daudz procentāli, cik valstī atļauts algu. Domāju, ka nākšajā arī mēs tāpat saucam. Un kā ir tā alga? Mēs nepateikšam no galvas. Tad bija tie 750? Tas ir, tur ir vairāks, tie, kā saka, kā policistiem maksā tur uzturu naudas un vēl tur naudas. Tur ir tas sažģītākā formula. Ja es būtu, mēs to atvainojam. Tā kā es būtu uzdevuši šo jautājumu, es būtu sagatavojis. Bet es neesmu kompjūters, es nevaru pateikt, cik darbiniekam ir alga. Un tagad kā tur situācija meklējat jaunus darbiniekus? Mēs tā lēnām skatāmies. Un vēl es skatījos, ka jums, varbūt es vienkārši nemācēju atrast, bet vai jums ir šīs te amatpersoni, kuri pieņem lēmumus atalgojumus mājaslapā? Šāda norma stājusies spēkā. Tā laikam ir, tas jums jāprasa izpildu mehānismu. Jūs par to nezināt, ja? Nē. Jo es neesmu redzējis. Un ja nav, vajadzētu būt vai kādi ir jūs uzstādi? Jābūt. Nu skaidrs, labi, paldies jums par šo sarunu. Bet jauki. Skatīsimies, kad mēs būsim dzīvos ekrānā. Tas būs 18. maijā. Tuvāk vēlēšanām. Kad man iedalīja to laiku. Līdz ar to, vismaz nedariet tā, kā jūs darījāt ar mani kolēģi un pirms tā laika, kad ir publikācija, un tomēr ir kaut kāds otrs taču, vai ne? Nav? Jums nav robeža? Nekad? Kāds robežas? Jūs man pārmetat divas nesmukas lietas. Kādas? Jūs man pārmetat to, ka esmu nacionāli noskaņots mēs. Nebūtu, ne. Kurā brīdī? Pagaidiet. Jūs man pārmetat, ka esmu nacionāli... Kurā brīdī jūs tika pārmest tas, ka jūs esmu nacionāli noskaņots mēs? Jums tik ir kaut kāds ētikas normas, ne? Jūs tik nerunājat par ētikas. Tagad nevajag lūdzu ar to demagoģiju darboties. Jūs man pārmetat, ka esmu nacionāli noskaņots mēs. Kad es veidoju skulptūras mūsu nacionālajiem partizāniem, leģionāriem, mūsu karavīriem, jūs pārmetat, kad es veidoju šo te muzeju, ka tas viss ir priekš vēlēšanām, ka tas viss ir tikai fars. Kurā brīdī bija pārmetums? Es gribēju teikt to, ka tā nav labi. Kurā brīdī bija pārmetums? Viņš ir. Kur viņš ir? Visu laiku. Jūs nebūtu atskrējuši uz šo sēdi, šeit notiek ārkārt sēdi, tāpēc jūs arī atbraucāt. Tieši tā, vai kāds kaut kas ārkārtējs? Ārkārtējs, tāpēc, ka nesaskaņo šo 9 mēnešus, nevar saskaņot. Un tad jau droši vien tā nebūtu arī gluži pārmetums no manas puses, vai ne? Es gribētu teikt, ka lai jums veicās visā savā grūtajā darbā atrast attiecības graudu. Paldies. Jā. 24. maijā būs brīnišķīgs koncerts. 4 ir muzeja atklāšana. Pēc tā man
grāmatas atklāšana. Braucam, tad tā mējā, svinēsim svētkus, būsim visi kopā, kā viena liela latviešu tauta. Jums smieklīgs man uzveicinājums? Nē, man smieklīgi liekas tas, kas notiek. Nu, pēc tā, kā mēs te runājamies, jūs runājat par to, ka jūs mani kaut kur uzaicināt, tas tiešām ir lieklīgi. Mēs nav lieklīgi. Jā, ir. Nē, tāpēc, ka man ir tā, ka es... Jūs esat naidīgi noskaņots, jūs mani šobrīd dispamējat un... Nē, pilnīgi nav tā. Jūs nepazīstat cilvēks, diemžēl. No, jūs viņus pazīstat. Jā. Man patīk izteikt visu to, ko es domāju, pateikt. Es nenēsāju aizvainojumus sevi iekšā. Un kā vēl? Nē. Jā, citādi jūs nefilmējat vivo. Vienkārši ejot garām. Jūs apstājāties un sākāt viņu filmēt, un pēc tam to likāt sociālajos medijos. Tas ir normāli? Kas tur bija tāds slikts? Tas bija slikts, un tas ir skaidrs, no jums plūst vienkārši neslēgt jums naids. Nē, bet kas ir slikts, kad jūs mani filmējat, es filmēju jūs. Un tā ir apusēja komunikācija. Apusēja tomēr ir tad, kad pabrīdina un saskaņo. Jūs pabrīdinājāt un saskaņojāt? Jā, protams, mēs atnācām šeit, jūs redzējāt, mēs palūdzām, vai varam. Kur varam? Pateicis, nevar, jūs tik un tā būtu filmējuši. Nu, beidziet, mums ir jāsaprot to, kad ir tāds laiks jums priekšvēlēšana. Un jums jācenšas parādīt, kāda slikta nacionāla apvienība ir Ograi. Tas arī jums ir laiks sevi izrādīt. Oi, mēs tam sevi parādīsim, pat jūs nav sacīties. Bet vēl sakiet, kāda jums tas saskaņošanas kārtība, teiksim, mēs šobrīd filmējam. Kāda jums ir saskaņošanas kārtība? Jūs apsēdāties un sākāt mani filmēt. Jā, kas tur tāds? Nu, kas tur ir kaut kas tāds? Jūs zināt, ka intervija ir autortiesības, ja? Šī gadījumā jums taču nav nekāda iebilduma pret atklātību, reiz? Bet jūs nepajautājāt. Bet jūs jau nejautājāt. Pats sēd, piemēram. Nu, kāpēc? Uz smaidiem. Nu, kāpēc? Nu, tieši tāpēc. Nu, bet to jūs arī darat. Bet, saprotiet, mēs jau... Nu, tā būtu vismaz godīgi. Es absolūti par godīgumu un atklātību. Nē, jūs neesat. Ja jums izdosies brīnišķīga intervija, kāpēc, lai mums nevarētu būt ieraksts, kuru mēs publicējam? Tāpēc, ka jūs varat darīt no šīs intervijas neatkarīgā laikā un vietā. Jā. Kā kur citur. Šobrīd šī nav jūsu laiks un vieta. Nav? Nē. Bet tas ir... Tā tad nav. Vēl izņirgājis, nu normāli. Nē, nu... Tāda ir jūsu stils, vai ne? Es secinu vienkārši, nu tad jūs Nē, stākat un pēc tā saprot. Vēl izņirgājis, normāli. Jūs atbraucat pie mums ciemos, atbraucat... Nē, mēs atbraucām uz intervijas ciemos. Brīnišķīgo pilsētu aplūkota. Drīz būs laukums ar skulptūrām. Beidzot, kāds to būs izdarījis. Kāpēc Rīgā tas nevis nav? Nu, to jūs vajadzētu Rīgai. Kāpēc jūs to nevajadzētu Rīgai? Piemēram, kāpēc Ogra var, piemēram, Rīga nevar? Kāpēc jūs to nejautāt? Nu, piemēram, Rīga iemaksā dotācijas, bet Ogra nevar. Nu, kāpēc? Mēs vajadzājām. Es jums arī pastāstīju, ka mums ir dažādas atšķirības pilsētu. Mums ir 16 pagastu. Nu un? Nu kā, nu? Jūs taču varējāt arī daudz ko, jūs varat normāli uzvesties par žurnālistiem, nu nē, pret atklātību jums nav nekādas tās. Mums ir atklātība, mēs atklāti sarunu. Bet kas ir, mēs, jūs vienkārši nenovērtējat to, ka mēs palīdzam uzturēt dzīvību laukos. Nē, es pat nezinu, kādā sakarā jūs to tagad izvilkāt. Mēs neko neesam izvilkts. Es tā nedaru. Nē, jūs vienkārši visu sagrozat. Pilnīgi visu. Tā? Kādā sakarā jūs runājat tagad par dzīvību laukos? Par tām notācijām mēs uzturam 16 pagastus. Mēs neesam viena pati pilsēta. Rīgai nav apkārt nekāda pagasta, kuriem būtu jārūpējās un jāatšķir. Es vienkārši to nesaprotu. Bet ir arī jums blakus Lopaža novads. Kas viņiem ir? Mums ir visa infrastruktūra, skolas, Lopažu novadam, cik viņiem ir pagasti. Nu, labi, tas ir ilgs, garš stāsts.
jums to tāpatās nesaprast. Skatāmies zilajos ekrānos. Mēs 18. jūs noteikti būsiet daudz ātrāk.